Man dzimuma līdztiesība nozīmē vienlīdzīgas iespējas, bet tādā nozīmē, ka tev ir iespēja iegūt, teiksim, kaut kādu noteiktu darbu vai izmantot kaut kādas noteiktas lietas, tev nav obligāti tas jādara. Tu vēl joprojām vari dzīvot tā, kā, teiksim, cilvēki mēdz teikt, ka mēs dzīvojam pirms dzimuma līdztiesība iznāca priekšplānā. Bet tas, ka tev ir iespēja arī dzīvot jebkā citādāk, tas man ir dzimuma līdztiesība. Mani sauc Ina Lence, un es esmu interešu aizstāvis speciālists, un mana kompetence ir dzimuma līdztiesība un sociālā politika. Studēju bakalaurā filozofiju, un es biju īstenībā ļoti apolitiska, un arī attiecībā pret dzimumu līdztiesību, kas šobrīd ir viena no manām kompetencēm. Es biju, ja ne gluži skeptiski, tad es biju no tiem cilvēkiem, kas teica, ka ir svarīgi tas, ka tu esi cilvēks, kāda atšķirība, kurā dzimumā tu esi. Bet tad studējot gan arī filozofiju un arī saskaroties ar kaut kādām politiskām iniciatīvām, piemēram, tas, kas man laikam visvairāk iespaidoja tajā laikā, bija Olšūna piketi, kas ir interesanti, ka tas vismaz man pašai palicis tā vairāk atmiņā, jo toreiz tajā brīdī es sapratu, jā, man liekas, es esmu apolitiska, bet tajā pašā laikā, kamēr es tāda esmu, kāds cits lems to, ko es varu darīt vai es nevaru darīt, un galvenokārt, ko sievietes Latvijā var darīt un nevar darīt. Un tas man vienlaicīgi gan pavērs to virzienu uz interesi par politiku, gan arī par dzimumu līdztiesību. Man rūp tas, lai mēs tiešām redzam to cilvēku. Tā kā katrā tajā, likumā, plānā, infrastruktūras projektā, un arī acis pret aci mēs tiešām redzam to cilvēku. Jo, un arī to, cik tie cilvēki ir dažādi, un tas, ka mēs tiešām, un katru reizi, kad mēs kaut ko plānojam un domājam, mēs zinām viņu reālās vajadzības, mēs esam parunājuši gan ar cilvēkiem, gan ar nevaldības organizācijām, gan vispār rīkojuši kaut kādas sabiedriskās apspriedes, un mēs tiešām zinām, un tad, izmantojot tās mūsu zināšanas, kas, protams, ir specifiskas tādā ziņā, ka mēs esam pieraduši strādāt ar visiem tiem plāniem, dokumentiem un tā tālāk, mēs zinām, kā to visu realitāti ielikt tajos plānos, dokumentos, lai tas arī pēc tam reāli strādātu. Daudzas problēmas, ko mēs varam daudz labāk risināt kopā. Un ir ļoti daudz problēmu, teiksim, kas mums šobrīd ir raksturīgas, ko, teiksim, citas valsts ir atrisinājušas Eiropas Savienībā, un tad mēs varam pārņemt viņu pieredzi. Un mums ir svarīgi, protams, tas, ka mēs visu laiku esam tajā kaut kādā saruna aplī, un mēs esam, jo ne tikai mēs varam ņemt pieredzi, mēs varam dot pieredzi, un, protams, ir jau arī visādas lietas, nezinu kā, diemžēl, kas arī ir tāda mana specialitāte, tad vardarbības novēršana un visi noziegumi, kas ir tajā, un, protams, ļoti bieži tādi noziegumi, teiksim, kā kibervardarbība ir pārrobežu, un tas arī ir vēl viens iemesls, kāpēc tev ir tiešā veidā, tev ir nepieciešams sadarboties, un Eiropas parlaments mums dod iespējas gan sarunāties, gan sadarboties, gan nodot pieredzi, gan arī nākt un pateikt visiem citiem, kas mums kā valstī ir svarīgi, un varbūt jums arī tas varētu būt svarīgi, un visdrīzāk ir svarīgi, jo atkal es saku, man šķiet nav nevienas problēmas un jautājumi, kas nav svarīgi vēl vismaz kādai valstī, kas nav problēma vēl kādai valstī, kura nav varbūt kura ir atrisināta, pareizāk sakot, kādā citā valstī, ko mēs pēc tam varam arī ņemt sev. Mana prioritāte būtu dzimuma līdztiesības jautājumi, un es arī ietu ar šo prioritāti. Un es to izmantotu tādā ziņā, ka es jau arī tagad redzu, teiksim, runājot tādā nedaudz birokrātiskākā valodā, plānošanas dokumentos vienkārši ļoti svarīgi, ka ir tā dzimuma līdztiesības perspektīva. Un es to varētu nest, un es saprotu, ka daudziem liekas, tur dzimuma līdztiesība, tas ir vai nu kaut kas tāds mūsdienās tikai svarīgs, ja, bet tās ir ļoti dažādas lietas, kas varbūt vienkārši cilvēkam neienāk prātā. Teiksim, tas ir vidēji nodzīvotais mūža ilgums sagaidāmais, kas vīriešiem par kaut kādiem 10 gadiem zemāks nekā sievietēm. Tā ir lasīt prasme, kas zēniem un šobrīd Latvijā ir zemāka nekā meitenēm diezgan. Tas ir, protams, arī pašnāvību skaits, kas vīriešiem šeit ir augstāks, arī tieši tādu sociālo-ekonomisku iemeslu dēļ, bet kur ienāk arī dzimuma līdztiesība. Un tā, protams, ir vardarbības tēma un visas citas tēmas. Proti, tādā ziņā, ka es ar to dzimuma līdztiesības perspektīvu un ar to, ka esmu strādājis šajos jautājumos, es varu īstenībā atrisināt ļoti daudz citus jautājumus. Man tiešām liekas, ka progresīva pārstāv tādu politiku, kas redz cilvēku, kas tiešām vienmēr domā par cilvēku, bet kas arī spēj to pārtulkot tādā valodā, kā tas ir nepieciešams politikā, kā tas ir nepieciešams politikas dokumentos, kas ir nepieciešams reāli pārmaiņu veidošanai. Un šie abi aspekti man ir ļoti svarīgi, un man šķiet, ka tas ir svarīgi arī citiem.